Sveika! Kā jau bija solīts, mums šodien ir zīlēšana ar jauno spīganu. Un tie cipariņi, ko es tā lūdzu uzrakstīt, ir 9 meistari, 9 padomdevēji, ko es izvilkšu katram cipariņam. Un tad skatīsimies, kāds padoms ir atrodams rakstā, ko šis meistars ir uzrakstījis. Un kā jau vienmēr uzskati šo par drīzāk izklaidi nekā par liktenīgu un negrozāmu spriedumu, jo iespējams tur būs kaut kas, kas tev nemaz tik ļoti nepatiks, bet vienkārši patur to vērā, padomā par to, un ja tas tev šķiet derīgs, izmanto. Un izlas visu rakstu, varbūt tur konteksts svarīgs. Tātad, numurs 1. Vieniniekam, lai man nebūtu jāskatās, es arī vilkšu pa tumšo. Numuram 1 padomdevējs būs Harijs Vagrāts. Harijs šajā spīganā ir iepazīstinājis ar sarunām, ko viņš veic ar cilvēkiem, rakstot savu grāmatu. Viņš raksta grāmatu par nāvei tuvajām pieredzēm. Un tur viņš intervēja cilvēkus no tepat no Latvijas, iespējams tu pat kādu pazīsti, par to, kā cilvēks jūtās klīniskās nāves laikā un ko viņš atcerās tad, kad viņš ir tomēr atgriezies šeit. Un viens tāds fragmentiņš, ko es nolasīšu, kas būs vieniniekam ziņa, ir tāda. Uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas Guna pamodusies dzemdību zālē ārstu ielenkumā. Ķēzargrieziena dēļ sākusies spēja asiņošana un bijusi veiksmīgi apturēta, un sieviete zinājusi, ka uz ilgāku laiku atgriezusies esības fiziskajā dimensijā. Ko mēs varam no šī vieniniekam vēlēt? Zini, ka tu te esi uz ilgu laiku. Tev vēl ļoti daudz, kas šeit ir paveicams, un izmanto šo laiku liederīgi. Divnieks. Divniekam padomu dos kāds no mūsu lieliskajiem autoriem. Tas būs Jana. Astropsiholoģija Jana Reķe, mums pastāvīga autora jau 4 gadus. Šajā numurā ir rakstījusi par planētu notikumiem, par astrofonu, par to, kas tad ir tieši tagad šajā laikā svarīgs. Un jau pats virsraksts viņas rakstā saka, ka tur ir jauda un pārmaiņas un dinamika. Un patiešām, mīļie, aptums un koridoru laikā citādi nevar būt, un ziņa tev. Arī 27. novembra pilnmēnesis joprojām būs kopā ar enerģijas pacēlumu, pateicoties Marsam. Tātad šis pilnmēnesis iezīmē kaut kādu zīmīgu notikumu tavā dzīvē, vai arī tu vari izmantot pilnmēnesis enerģiju, lai sakāpinātu sevī kaut kādu resursu, spēju, gribēšanu, varēšanu, piepildīt kaut kādu plānu savā dzīvē. Izmanto pilnmēnesi, izmanto planētu ciklus, un tāpēc jau arī mēs publicējam savas prognozes un kalendārus, lai tu varētu izsakot, kur tad tie planētu ciklu kāpumi un kritumi ir. Un sveiciens tev no Jānas. Numurs 3. Numurs 3 būs Kristiāna Kalniņa. Kristiāna Kalniņa, mūsu mīļā autora, patiesībā ir biodejas pasniedzēja un arī cilvēku dizaina, human design un gēna atslēgu konsultanti. Un ar ko viņi ir tik brīnišķīgi? Ar to, ka viņi nemitīgi kaut ko savām daudzajām zināšanām piemācās klāt. Un tagad viņi ir mācījusies vienos kursos, kur tici vai ne, ir tādi kursi, attīsta ekstrasensoriku, 6. maņu. Un Kristiāna par to ir uzrakstījis rakstiņu gan par savu pieredzi, gan arī par vingrinājumiem, ko arī tu vari izpildīt, lai šo nosinātu. Un ziņa ir tāda. Otrkārt, prāts balstās uz vieglāk pieejamo informāciju un to iztulkot tā, kā to saprot. Lai apgūtu jaunu plašāku uztveri, prāts ir jāmotivē ar pozitīvo, ar iegūmu. 2 ziņas. Pirmais.
prāts ir jāmotivē. Mēģini kaut kādā veidā atrast, kas ir tavs iegūms, ar ko motivēt prātu, bet otrais, saproti, ka prāts operē tikai ar to, kas ir viegli pieejams. Un tā nevienmēr var būt patiesa ainiņa. Ja tev ar prātu šķiet, ka ir noteikti šādi, tad kristiāns vēstījums ir padomā vēlreiz, jo iespējams prāts neredz visu bildi, viņš strādā tikai ar pazīstamo. Izlasi visu rakstu, tu sapratīsi vairāk par prāta darbību, sapratīsi, ka tā arī ir, ka prāts nav tas pats uzticamākais. Tā, četrnieks. Četrnieks mums būs Guna. Guna Kārkliņa, astroloģē, minerālu eksperte, arī dažādu maģijas prakšu eksperte. Un viņa mums šogad vada rubriku Spīgandas darbistaba. Ļoti interesanta rubrika, kuru var ņemt vairāk vai mazāk nopietni, bet noteikti tas ir labs izzinošs materiāls, kurā tiek skaidroti dažādas lietas, priekšmeti, parādības un norises, kurām ir tāds mazliet demonizēts tēls radīts, par kuriem mēs tā kā ar piesardzību klausamies. Nu, piemēram, maģiskais aplis, kad tu dzirdi maģiskais aplis, tad nu zini, kas tur tās par raganošanām un buršanām ir, bet maģiskais aplis patiesībā ir drošības tehnika, kura tiek ievērota visos rituālos, tā skaitā, kad jūs stāvat Jāņos ap Jāņu ugunskura aplī, arī tas ir maģiskais aplis. Tātad vēls nav tik melns, kā viņu mālē, bet ziņa no Gunas ir tāda. Gēti neizpauž, kā ragana veidojusi savu burvestības vietu, taču maģiskajās praksēs apli var veidot no dažādiem materiāliem, piemēram, metāla, kokiem, akmeņiem un citiem. To var uzzīmēt uz grīdas ar krītu vai izkaisīt ar sāli. Maģiskais aplis kā aizsardzības un tādas savas vides, savas drošās vides radīšanas ideja, tev četrnieki vēsta, ka ir acīm redzot jāveido kaut kāda drošāka vide ap sevi, ka tu pārāk paļaujies kaut kādām svešām ietekmēm iespējams, pārāk ļauj pārkāpt savas robežas, varbūt pat ļoti tuviem cilvēkiem, un ka tev sava drošā vide ir jāizveido, nu, nav obligāti ar krītu sāli vai maģiskiem līdzekļiem, bet savas robežas kā tādas, padomā par to šajā mēnesī. Piecinieks. Mēs esam pusītē, un piecinieks būs Līga zemniece Ajatē, ir viņas dziednieces vārds, kas iegūts no Dienvidamerikā, no viņas skolotāja, kur viņa mācās. Un viņa šajā numurā turpina tēmu par sievišķajiem iniciācijas rituāliem. Pagājušajā numurā mēs runājām par menarhis rituālu, par mēnešreižu sākšanos, un nākamais tad ir radības dzemdību rituāli. Un tā daļa dzemdībās, kas ir nevis sāpīgā un asiņainā, bet tā, kas ir svētā un skaistā. Un dzemdības īstenībā tā arī vajadzētu būt, ka tam ir jābūt svētam, skaistam, atmiņā paliekošam rituālam, kur tu esi ļoti, ļoti tuvu Dieva funkcijai. Tu esi radītājs. Un tā tad, faktiski ikvienā senajā kultūrā eksistēja noteiktas dzemdību tradīcijas un vietas. Ikviena senā tauta lieliski apzinājās dzemdību procesa sarežģītību un izaicinājumus, kā arī nozīmību, un neriskēja ar mammu un bērnu dzīvībām. Divas ziņas, ko es tur saklausu. Pirmais, parūpējies par savu māmiņu un par savu bērnu, jo tas tur izskanēja, bet otrais, ja tu esi radīšanas procesā, un ir vienalga, vai tu rādi jaunu projektu, jaunu grāmatu, jaunu džemperiādi iespējams, vai kaut ko dari jaunradē, tev vajag priekš tā vietu, kas atbalsta tavu radīšanu. Un tev ir visas tiesības uz šādu vietu, kur var radīt netraucēt. Nu, kā es, piemēram, šobrīd esmu ieradusies Līgatnē, mēs abas ar žurnālu vēl vienu autoru Ilonu esam Līgatnē, pašlaik Līgatnes rehabilitācijas centrā
ēdamzāles stūrī mums atļāva papilmēt. Lūk, mēs radījām sev drošu vietu, kurā netraucētu nodarboties ar radīšanu, kur man saplānot grāmatu un kur Ilonai uzrakstīt kārtējo rakstu. Lūk, un tātad par sešnieku runājot, kurš būs nākošais cipariņš. Kas tad būs tas padomdevējs uz sešinieku? Ilona! Lūk, es neteikšu, kā vilku piemin tā vilks klāt, bet par Ilonu šis izrādījās taisnība. Ilona Krakopa, cilvēks ar milzīgu pieredzi dažādu materiālu veidošanā, mārketingā, ir iesaistījies arī žurnālistikā, par ko man ļoti liels prieks, un viņa ir autore lielajai intervijai ar iluzionisti Daci Pacolī, kas ir uz vāka šai Spīganai. Liela, dzīvespriecīga, brīnišķīga, iedvesmojoša intervija, un no tās mēs tūliņ atradīsim citātu. Un tad citāts no Alises un Češīras kaķa dialoga, kas atbilst manai filozofijai, saka Daci. Alise jautā, klausies, bet vai dzīve tas ir nopietni? Kaķis atbild, dzīve? O, jā, tas ir nopietni, bet ne ļoti. Tālūk sešnieki, neņem visu tik ļoti pie sirds. Dzīve tas ir nopietni, bet ne ļoti. Septītais padomdevējs mums būs es. Jā, es arī šajā žurnālā esmu kaut ko sarakstījusi, un mans raksts aprakstā manu piedzīvojumu spēļu pasaulē, transformācijas spēles, bija mans lielais atklājums, un diezgan ilgi gāja, kamēr es saņēmos, kamēr es teicu, jā, es esmu gatava spēlēt, es iešu ar nopietnu jautājumu, un tagad es uzzināšu atbildes un drosmīgi noklausīšos, ko tad spēle man saka. Nu, visādi man ar spēli gāja, un to arī tu izlasīsi, bet citāts, ko es to lasīšu, būs šāds. Jautāju. Kā tu vari būt neitrāla, kā atnāk spēlēt tavi labākie draugi? To es jautāju Agnesē Guļānai, spēles meistarei. Un Agnes atbild, ja būtu pilnīgi neitrāla, tad mans nims būtu redzams, bet nav taču. Tātad, ja es būtu pilnīgi neitrāla, mans nims būtu redzams. Tas būs vēstījums tev. Tas būs vēstījums tev, septītniek. Ir noteikti situācijas kaut kādas, kur tev ļoti gribās teikt, es tur esmu pilnīgi neitrāla, man ir pilnīgi objektīvs viedoklis, es tajā neiesaistos vai vēl kaut kur. Nu tad paskaties, vai tavs nims ir jau redzams vai nav redzams un pat netaisās tāds būt. Mums ar neitralitāti nu dienu nav viegli. Labi, pāriesim pie astotnieku. Mums vēl divi palikuši. Astotnieciņš būs šis. Līga Palmere. Līga Palmere, brīnišķīgā austrumu astroloģa ķīniešu zvēru dresētāja un tulkotāja, kas mums regulāri raksta prognozes un darīs to arī 24. gadā. Un ko mēs redzam? Mēs viņas rakstu redzam tur, kur ir 5 skatu punkti. Un ko viņa saka par oktobri? Ūdens, viedums un gudrība, intuīcija un liels informācijas daudzums pozitīvajā izpratnē. Sliktākajā pār galvu var nākt visu tumšo spēku uzkrāties ārļi un samaskas. Droši vien īpaši optimistiski tas neizklausās, bet šeit arī ir mājiens par to, ka mēs šīs izpratnes varam izvēlēties labāko vai sliktāko. Mēs varam
skatīties uz tām lietām, uz kurām kur mēs gribam vairot vai kur mēs gribam atrast prieku, mēs varam apzināti fokusēties. Un mēs varam apzināti fokusēties uz visām šausmām, kuras droši vien tu man piekritīsi šobrīd netrūkst, lai kuru ziņu kanālu tu atvērtu. Ir šausmīgās šausmas pasaulē, tiešām nav vienkārši, bet jautājums, vai uz to vajag fokusēties, vai tādā veidā tu neiztērē savu enerģiju, vai tādā veidā tie, kas grib pasaulē sēt bailes, patiešām nepanāk savu, nozogot tavu uzmanību, tavu enerģiju un ieliekot tevi tādā kaut kādā baiļu ritenī. Nepaļaujies tam. Un sveicieni no Līgas, un mums ir pēdējais cipariņš. Pēdējais cipariņš. Devītnieks, mums vēl ir vairākas kārtiņas, bet mēs izvilksim šo. Un tā ir Gunta. Gunta Dauģi, kurai ir arī ļoti plašs profils. Varbūt tu pie viņas taro kārtas esi mācīsies, varbūt tu esi lasījis, ko viņa raksta par maiju kalendāru, vai iespējams kā kristāla eksperti tu viņu pazīsti. Bet mūsu šajā numurā Gunta ir taro kāršu prognozīti sacerējusi un nevis sacerējusi, bet nolasījusi no kārtīm. Un tāpēc es nolasīšu perioda padomu. Ir laiks pašiem tikt galā ar sevi, bet atcerēties, ka mēs visi esam saistīti. Mēs esam tie, kas spoguļo apkārtējos, un apkārtējie spoguļo mūsu. Ja mums apkārt dzīve mūs neapmierina, tad tikai tāpēc, ka neesam saskaņā paši ar sevi. Lūk, dzīve ir tikai ilūzija, un viss apkārtējais ir kā stīgas, kas mūs rausta, lai mēs nonāktu paši pie sevis. Nonākt pašiem pie sevis, tad es tev arī novēlu tev šī te zīlēšanas seansa noslēgumā. Iegādājies spīgani, izlasi viņu, ja tev viņi jau ir. Un, protams, abonē nākamajam gadam. Mēs taču gribam tikties vēl. Tā!